Jā. Labdien, Ieva Veģera būtu pie telefona, ja? Jā, klausos. Te jums zvana Mareks Markus Roberta Daniela tētis, un es gribēju painteresēties sakarā ar saņemto vēstulīt. Vai jums būtu tagad 2 minūtītes laiku sarunai? 2 minūtes, jā. Būs tik daudz, ja? Paldies. Es gribēju precizēt, ja, tad, respektīvi, te ir rakstīts no jūsu puses, ja, ka skola veic izglītības un audzināšanas darbu. Jā. Un skola neiesaistās bērnu ģimenes personīgo lietu kārtošanā konflikta situācijās. Ja, un tālāk šis aicinājums sazināties ar bāriņtiesu, sociālo dienestu un citiem, kur kompetencija ir izsināt bērnu saskarsmes jautājumus. Es gribēju jums pajautāt, vai jūs, zinādami to, ka es esmu Roberta Daniela tētis, Mareks Markus, vai jūs zināt to, ka es neesmu devis nekādu saskaņošanu nevienai skolai, nevienai izglītības iestādei, bez manas atļaujas veikt kaut kādu mana bērna izglītības un audzināšanas darbu. Tieši tāpat kā jūs neatļaujat savam bērnam mācīties tur, kur jūs neesat atļāvusi. Vai tik tālu ir saprotams? Vienkārši tas, kas tur ir uzrakstīts, pie tā mēs arī paliksim, bet es tiešām jums... Nē, es neko neuzspiežu, vienkārši jums... Jūs teicāt, paliksim. Jūs prasījāt, lai es nododu telefonu, es nenodošu šo telefonu bērnam. Jūs iesaistāties manu bērnu nolaupīšanā?